Hei, sveiciens visiem, te Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Kā jums visiem gājas pa šo laiku? Novembris, hei, sveiciens visiem novembrī, sveiciens visiem dzimšanas dienās. Kaut kā tā ir sanācis, ka manā dzīvē skorpionu laiks, oktobra beigas un novembris līdz 21. novembrim ieskaitot. Man ir tik daudz draugu, kuriem ir dzimšanas dienas šajā laikā. Draugu un radu, kuriem ir dzimšanas dienas, tad sūtu visiem skorpioniem jaukus, mīļus dzimšanas dienas sveiciens, un arī tiem, kuriem ir vārdiena. Par vārdienām man kaut kā pēdējā laikā ir pavisam piemirsies, pat savējo piemirsu, ka man tāda ir, dzīvojot vietā, kur vārdienas netiek svinēts. Nu, lūk, par ko šodien gribu parunāt mazlietiņ vairāk? Mazlietiņ vairāk gribu parunāt par tādu tēmu, kā, par varbūt pat netik ļoti eņģelisku tēmu, bet ļoti svarīgu tēmu. Par potēm un zālēm un visu kaut ko tādu. Un viena lieta, kas man pēdējā laikā ļoti satrauc no vienas puses, un es nezinu, cik daudz tā visa ir Latvijā, bet kas ir Amerikā, ar laiku nonāk arī citās valstīs, citas lietas ātrāk, citas mazāk, bet nonāk citās valstīs, un viena lieta ir gripas potes, kuras tauta runā, ka vajag un ka nepieciešams iet un saņemt gripas potes, pretgripas potes, un cilvēki bieži vien, un es pat nezinu, es pieņemu, ka daudzi ārsti par to arī nezinu, ka šajās pretgripas potēs patiesībā ir dažādas vielas, ķīmiskas vielas, kuras bendē mūsu ķermeni. Viss, kas ir mūsu ķermenī. Viens no jaunākajiem pretgripu pošu ne materiāliem, bet tam, kas tai viela, kas ir šajā pretgripas potē, ir tāda, kas bojā smadzeņu darbību. Ja mēs tā paskatāmies atpakaļ pagātnē, kā bija gaļa gadā, bija putnu gripa, cūkas gadā bija kāda cūku gripa. Es nezinu, vai tādās latviski tika sauktas, bet angliskajā variantā tieši tādās tiks saukts. Un vēl viena trešā grupa bija buļļa gadā, vērša gadā. Bija kaut kāda gripa, kur arī bija tieši saistīts, tas vārds bija tieši saistīts ar šo gadu nosaukumu. Vai tā būtu sakritība, jeb tas viss ir plānots? Mana pārliecība ir tāda, ka tas viss ir plānots. Un ja palasa dažādus rakstus un palasa to, kā ir konkrēti reģioni un rajoni, kuriem pārlido lidmašīnas un izskaiž šīs dažādas ķīmiskās vielas. Amerikā tas ir ļoti, ļoti plaši zināms, un cilvēki par to runā, bet neviens nekādu to nav varējis līdz šim apturēt, un tas viss ir ar valdības svētību tiek darīts, tiek veikti dažādi šie eksperimenti, un vienkārši sakot, cilvēku dzīves tiek vadītas visu cilvēku dzīves, cik lielākā vai mazākā vērā tiek vadītas, ir daži cilvēki, kuri ir radījuši visu šo lielo, šos lielos noteikumus vai šīs idejas kā tādas, un viņi ir tie, un šī grupa cilvēki ir, kas kontrolē visus pārējos cilvēkus uz šīs planētas ar dažādām šīm potēm. Tiek veikti dažādi eksperimenti pirms šīs potes tiek radītas, bet
viņas tiek nomaskētas un tā, ka šīs ir pretgripas potes. Es pieņemu, ka viens no jums ir dzirdējis dažādas gadījumus, kā cilvēks saņem šo pretgripas poti. Viena lieta, cilvēki tik un tā saslimst ar gripu, otra lieta, šiem cilvēkiem rodas kaut kādas komplikācijas. Ja šīs potes būtu tik ļoti veselīgas, tad nekādu komplikāciju nevajadzētu rasties. Un tas ir viens tāds pierādījums, ko mēs bieži vien, es arī agrāk nepievērstam uzmanību, bet tagad arvien vairāk presē parādās šādu raksti un cilvēki vāc parakstus tam, lai tas tā nenotiktu. Bet vēl joprojām realitāte ir tāda, ka tas tā notiek, ka tiek radītas dažādas slimības, Kala pēkšņi vienā reģionā, vienā rajonā, vienā vietā, pilsētā cilvēks sāk slimot ar vienu kaut kādu konkrētu slimību, kaut kādu vīrusu. Šis vīrus tiek izplatīts gaisā, šis vīrus tiek izplatīts lidmašīna. Es pat nezinu, kāds ir latviskais nosaukums. Amerikā viņiem ir nosaukums chemtrails, kur lidmašīnas lido un izkaisa šīs vielas. Manas draudzenes māsa dzīvo vienā tādā pilsētā, kur ir regulāri pārlido šīs lidmašīnas, un viņa teica, viņas māsa un ģimene nepārtraukt slimo ar kaut ko. Un tā ir ar jebkurām slimībām. Es atceros, kad es augu. Es neatceros, ka es būtu lietojusi saules pretiedeguma krēmu. Es izbaudīju savas ādas to, kā es smērēju šo krēmu. Es domāju, tas man palīdzēs, nebūs ķīmiskie stari vai kādi. Pirms es vispār biju izgājis laukā, mana āda sāka dedzināt, bija tāda sajūta, kad visa āda deg un niez, un tad es tā sāku domāt, bet saule ir dabīga, mēnesis ir dabīgs, zvaigznes ir dabīgs, koki daba, tas ir dabīgs. Kalablēs man vajadzētu kaut ko tādu likt uz sevis, kas aizsargā no tā, kas ir dabīgs. Jā, tiek izkaisīts viss šīs vielas gaisā. Tās ir tās, kas rada to ķīmiju un rada to negatīvo, rada šīs dažādās slimības un kaitas, bet tā nav saule, kas šīs kaitas rada. Un tas pilnīgi un noteikti nav nekas, kas ir dabīgs. Pašlaik Amerikā iet runa par to, kā ir valdība. Valdība mēģina pieņemt likumu, kurš aizliegs audzēt savu dārzeņus savā dārzā, dārzeņus un augļus, un aizliegs lietot ārstniecības augus. Manam prātam ir grūti aptvert, kā vispār kā vispār tāds jautājums varēja nonākt līdz apspriešanai. Un tas viss ir naudas dēļ, jo cilvēki vai valdība vai kuri, un es pat nedomāju, kad es saku valdība, es nedomāju, ka tie ir konkrēti tie cilvēki, kur ir valdībā. Daudz, kas notiek tāds aiz priekšskariem, kurus mēs redzam, un mēs nevienmēr varam zināt, kas tieši notiek un kurš tieši ir atbildīgs par ko, bet svarīgi ir zināt, ka tādas lietas notiek, un šis ar dārzeņiem un augiem arī ir, jo vairāk cilvēki audzēs savus dārzeņus un augļus un ārstniecības augus, jo mazāk zāles tiks pirkts, jo mazāk augļu un dārzeņu tiks pirkti veikalos, jo mazāk naudas apgrozīsies. Un es vienmēr atceros, ka mana dārgā ģimenes ārste Latvijā vienmēr pirms gadiem 10, 11, 12, 13 es dikti daudz slimoju ar dažādām saaugstēšanās kaitēm un visu ko. Un es atceros, ka pirmais, ko viņi vienmēr tika teikusi, bija lietot dažādas ārstniecības tējas vai augus vai ko, un tad, ja galīgi nepalīdz, tad lietot kādas zāles. Bet tas, tagad, kad es atceros un domāju, tas ir tāds rādītājs tam, ka par mums cilvēkiem kāds rūpējas vai par to, ka mēs par viens par otru rūpējamies.
Un šis nekādā gadījumā, jā, un tas nebūtu nozīmē, ka nav viss, kas ir ar ārstniecības augiem saistīts, un viss, es atbalstu to visu, kas ir dabīgs, bet dažādas tādas potes, un kaut ko kādu, tāpēc ka kāds ir teicis, ka vajag. Vēl viena lieta ir tās mamogrammas, kuras tiek piedāvāts. Mana mamma ļoti lepni priecīgi paziņoja, ka man esot pienācis Latvijā šis paziņojums, ka es esot viena no tiem cilvēkiem izvēlētajiem, kurai vajadzētu iet uz šīm brīvajām mamogrammām, pārbaudīt, vai nav krūts vēzis vai kaut kas tāds. Arī šajās ir, tajā visā ir iekšā kaut kā. Es neprotu īsti izskaidrot, kas un kā, bet es nesen lasīju šo rakstu par to, kā šīs pārbaudas patiesībā veicina kaut ko tādu, ka viņas pārmērīgi daudz tiek veikts vai vispār veiktas. Tas nebūtu nenozīmē, ka nav svarīgi skatīties, kas un kā, un pievērst uzmanību ķermenim, bet nepaļauties, svarīgi ir zināt to, ka nepaļauties uz citu teikto vairāk, kā uz to, kas ir mūsos, ko mums intuīcija saka. Ar to arī šoreiz beidz.